kur man vajag. Profili salikti, te man divas tās ļipiņas pietrūk, tos pēc tam nopirkšu pieskrūvēšu. Es pagaidām tālāk neko kopā vēl neskrūvēšu, es vienkārši tagad visu saliku. Tagad es ar to sienu iepauzēšu, es droši vien šodien sākšu šīto vidējo sienu skatīties, kā viņi varētu iztīties un kur viņi varētu atrasties. Šobrīd cīnos ar ģeometriju, mēģinu saprast, kā tā siena jātaisa, lai viss būtu forši un iztītos labi, jo tā galējā siena man ir pat 3 centimetriem īsāka nekā šī siena, bet ir otrs, bet, lai tur es dabūtu 90 grādus plus mīnus, man šai sienai jāpieliek klāt ir 2 centimetri, kas nozīmē šīs istabas siena, šī varētu būt pa 2 centimetriem lielāka nekā tā, kur ir otra problēma. Ja es šai istabai atdodu, pielieku klāt 2 centimetrus, tad atkal lielā istaba man jau sanāk 3 plus 2. Man šitā siena būs pa 5 centimetri īsāka nekā šī siena. Te plānojās, ka būs aizskari, te būs divāns, te būs televizors. Es īsti nezinu, vai to varēs pamanīt, jo tā siena visa būs tā kā plus mīnus ar mēbelēm. Šitā siena atkal būs tukša. Tagad uzvilku, kā ielieku gadījumā šitā, kā man iztītos gulta, lai ģeometrija pret šito sienu man arī sanāk, lai nav tā, ka tu uz acis skaties un te ir, pieņemsim, 70 cm un tur 75 cm. Te man plus mīnus vienādi, man atšķirība ir pus centimetrs. Šitam gulta sākumā un šeit. Gultu uzvilku 1,70 m platumā, 2,20 garumā. Un guļamā daļa ir 1,60 m x 2, tad tās visas maliņas gultai un tā tālāk. Te es uztaisīju pagaidām eju 70 cm. Te man sanāk 70 un te man sanāk 71. Kaut kā šitā. Un tā guļama istabiņa būs maziņu. Tāpēc es gribēju bišķītiņās, lai lielāka ir lielā istaba un guļama istaba mazliet mazāk, tad tāpat tās nāks tikai gulēt. Ja nāk ciemiņi, tad lai lielāka ir lielā istaba. Tā. Mēģinu tagad saprast, katrā pusē gultē nakts galdiņš, tur viss ielien. Te es atzīmēju līdz tejienei būs skapis, tad pieliku klāt vēl centimetrus, lai durvis nav tieši pie skapiem, un tad sanāk durvis no tejienes līdz tejienei. Tā, tikko sāku zīmēt, visu, kur uzzīmē, kur varētu istabā būt ieejas durvis, kur varētu būt skapis, un saprat, ka man nāksies pārtaisīt vienu šo te, pārbīdīt pa lielam pa 20 centimetriem. Jo te man būs skapiem, es plānoju taisīt tā, ka viņam būs visur istabās, es plānoju iestiept tos griesus, bet virs skapja es gribu uztaisīt eģipšu kārbu, lai ir augšā, kur vidāmajām durvīm sliedes pieskrūvēt, kas nozīmē, man būs jāpabīda šitas līdz šai atzīmītei, lai man ir pēc tam grieztos profils, kur pieskrūvēt pie šitā. Tā kā tur nekas baigi traģisks tas nebūs, šeit spraugu nebūs 40, bet būs 60 kā parasti standartā, neko darīt. Šobrīd jātais līdz šim riskantākie urbumi, kur visai šitai sienai. It kā es visu esmu vairākas reizes pārmērījis, uzfilmējis, kur ies, kā ies apakšā trubas, kādi ir attālumi, bet kur bija problēma.
es uzzīmēju sienām, un tam man apmeta sienas, un kuročas vairāk jau neredzu, kur es biju savilcis tās līnijas, bet es apmēram pēc izmēriem zinu, un otra lieta tāda, ka man izbīdījās te šitas stūris pa 10 centimetriem ārā. Tāpēc ļoti labi, ka te es vēl sākumā nezināju, cik es taisīju šai istabai telpu 2,90 vai 3 metri sienu, tāpēc man atstāja ar super lielu rezervi, principā 20 cm pa vidu un vēl 10 cm katru pusi plus mīnus 40 cm. Un labi vien ir, ka tā, tāpēc, ka es jau tajā momentā vēl nezināju, ka tas stūris ir pilnīgi šķīps un 10 cm iznāks uz āru. Tā kā jā, vajadzētu it kā visam sanāk, bet vienalga tās bišķi satraukums, zin kā, mazums. Ja trāpa trubā, tad ir pilnīgi žopa. Tā, viss sanāca smuki pieskrūvējās, un te, kur ir durvis, kur durvīm būs, kur cirtīsies cietas, ieskrūvēja 2 skrūvītes, lai bišķi vairāk tā stiprība kaut kāda. Nezinu, vai tas kaut ko maina, bet gan jau pa ļaunu nenāks. Sāku skrūvēt ļipiņas klāt un paskaties, kā es daru. Man nav striķis, bet es paskatījos internetā labu feature, pieskrūvēju kur vienkārši vienu profilu, viņš uzreiz pievelk pie maliņām, kā viņam taisni jābūt, un tad skrūvēju klāt. Tā kā palēnām te ņemos, skrūvēju tās ļipiņas klāt. Karoč, mans ģeniālais plāns, pieskrūvējot profilu horizontāli baigi neizdevās, jo kaut kur aizgāja greizi un vienā brīdī jau jūtu, ka galīgi nav līmenis. Beigās izdomāju, darīju pa čakarīgajam, liku katram šito te klāt, līmeņoju, tad liku horizontāli, skatījos, vai visi šitā smuki saiet kopā. Kruč noņēmos nenormāli, daudz stundas, bet gribās, lai visi pareizi obligāti ir līmenī viss, un tā labāk bišķi vairāk pačkarēties un ir taisni, nekā pēc tam vai nu šķībi, vai nu tur jāšpaktelē nenormāli ilgi. Tā kā jā, saskrūvēju. Tā, ok, pamēģināsim paņemt ārā šitos putaplastus, ko bija ielīmējis, lai kad apmet sienas, lai man ir nākotnē, kur būs palodzīti, lai man pēc tam nav jākaļās ārā, ielīmē šitos, Džeks apmeta līdz putaplastam. Tā kā pamēģinās viņus parakt ārā, pastīsies, cik tālu viņi iet, kā tas vispār iztīsies, cik daudz tad drups, nedrups, būs interesanti. Kā viņš vispār te reaģē man? Izstāsts šādi, iznāca ārā ļoti labi. Es gan biju domājis, ka viņš te būs čučuļ tālāk, bet to es tāpēc tam pats izdomāšu, cik tālu laidīšu, ka taisīšu palodzītes. Tā ideja, man liekas, ka baigi foršā bija, jo palodzes man būs vēl tikai pēc kaut kāda, es nezinu, varbūt tās mēnešu, pat varbūt 2. Tāpēc ielikt to, lai tāpēc tam nav jāšturbējās, smuki ieliks palodzīti, kur vajadzēs vēl bišķi pieķibinās, pietaisīs. Tā smuki sanāca, man liekas. Šobrīd taisu velku visu elektrības vadu, kas būs saistīts ar gultu, katrā pusē naktsgaldiņam, lai rozete slēdzes, un tad izvilkšu vadu, tā teikt, naktslampiņai vai grāmatas lampai. Jo sākumā vispār bija plāns, ka pie šitās sienas būs gulta. Un kurš sanāca tā, kāpēc pie šitās? Tāpēc, ka skatoties ārā pa loku, tu guli gultā, te mums ir smuka zaļā zona. Ja tu guli šinī pusē, tad principā tu visu laiku skaties uz ielu. Bet tad sanāca tā, kad nākot istabā, uzliksim platleņķīti. Nākot istabā, lai tiktu uz gultu, to visu laiku būtu jāmet tā kā aplis, apiet apkārt. 2 cilvēki guļ pa nakti, kādam vajag stot, viņam jāceļās, viņam jānāk te, viņam jāiet apkārt un uz tejienu. Baigi neloģiski likās. Un tā es sapratu, tāpatās ziemā pārsvarā būs cieta dienas aizskari, lai no ielas neredz iekšā, kas notiek dzīvoklī. Un vasarā tur viss aizaug ciet, tas koks viss tur zaļš, tur tie vīnogāji uzaug un tur baigi smuki izstās. Tā kā jā, tā bija plānu maiņa, tāpēc tagad es šī sienā savelku katrai gultā, katrai pusē rozetītes slēdzītes un izvilkšu naktslampiņai. Ja, man ir gofriņas vadi 3x2,5.
kur ir stiprinājumi gofrām. Tūliņās parādīšu, kā smuki te visu savūkšu.